Tas nenotiks Amerikā. Tas nekad nevar notikt Amerikā. Mīļā, kā tu domā, ko domāja apvienotās karalistes iedzīvotāji? Vai viņi domāja, ka viņu valsti pārņems islamisti, kuri savās apkaimēs vervē un izmanto jaunas meitenes? Vai tu domāji, ka islamizācija burtiski pārņems kroni? Vai tu domāji, ka apvienotā karaliste gaidīja, ka tas notiks? Un vai tu domā, ka tas varbūt ir daļa no iemesla, kāpēc apvienotā karaliste vienkārši ļāva visiem šiem daudzajiem imigrantiem nelegāli ierasties un atnest savus reliģiskos uzskatus, kas absolūti nesaskan ar apvienotās karalistes sistēmu un britu dzīvesveidu? Vai tu domā, ka viņi domāja, ka viņu valsti pārņems? Nē, viņi to nedomāja. Lūk, galvenais. Viņi to negaidīja. Un tieši tāpēc amerikāņiem, austrāliešiem, cilvēkiem no Jaunzēlandes, Āfrikas, jebkur citur Eiropā, jums ir jāskatās, kas notiek apvienotajā karalistē, lai saprastu, ka tas var notikt arī ar jums. Un es vēlētos teikt, ka es pārspīlēju, bet diemžēl nekas no tā, pat ne mazākā daļa nav pārspīlējums. Apvienotās karalistes pilsētas ir pārņemtas pēc sistemātiska plāna. Un, ja jūs nevēlaties, lai jūsu pilsētu pārņem tieši pēc tā paša sistemātiskā plāna, tad skatieties un mācieties no kļūdām, ko pieļāva apvienotā karaliste. Un varbūt kādu dienu jūs atnāksiet un pateiksieties man, vai esat gatavi? Nē, jūs neesat. Laipni lūdzām pretestībā. Es esmu Meira Kā, jūsu vadītāja. Noteikti nospiediet abonēšanas pogu, lai popularizētu šo video un ļautu cilvēkiem uzzināt, jo mēs pretojamies, jo mums ir apnicis, un mēs ticam, ka rietumi ir jāaizstāv. Un ja jūs ticat, ka rietumi ir jāaizstāv, pievienojieties mums. Jūs esat atraduši savējos. Labi, draugi, sagatavojieties. Tas kļūst mazliet emocionāli smagi. Daļa Londonas, kas nav atpazīstama. Jūs būsiet šokēti. Rietumu islamizācija ir reāla. Tātad no vienas puses mums ir mūsu tolerants un vārda brīvība, kas tiek izmantota pret mums. Es neiešu pa priekšu pa vienam, tu netīrais Jēzus gabals. Mums ir Palestīna. Nē. Mēs esam toleranti valsts. Rietumi ir ļoti toleranta vieta. Un islamisti to saprot un izmanto mūsu pašu brīvības pret mums. Labi, puiši, mēs esam šeit, Pakistānas apvienotajā karalistē. Tiem, kas nezina, šis ir Rebel News ar Kemu Higbiju un Stīvenu no Visegrāda 24, ko jums visiem jau vajadzētu ļoti, ļoti labi pazīt, jo viņi lieliski atklāja visu, kas notiek Eiropā. Un Kems Higbijs pats par sevi ir lielisks žurnālists, kurš dodas uz šīm vietām, lai mēģinātu mums parādīt patiesību par to, kas notiek, nevis melus, ko mēģina izplatīt mēdī. Tagad, vai tas notiek katrā apvienotās karalistes pilsētā? Nē, mani draugi, tas nenotiek katrā pilsētā, bet tas notiek pietiekami daudzās, lai jums būtu ļoti jāuztraucās. Un ja jūs man neticat, vienkārši turpiniet skatīties. Tiešām, es esmu uncivilized. Nesen devos uz Londonu, Anglijā, lai atspoguļotu milzīgo mītiņu Apvienojiet karalisti, ko organizēja Tomijs Robinsons. Man tika uzdots tur ierasties agrāk, jo Kīrs Stārmers sāka aizliegt iebraukt ārvalstu aktīvistiem, politiķiem un pat žurnālistiem tikai tāpēc, ka viņš viņiem nepiekrīt, gluži kā labs komunists. Un jūs to redzēsiet atkal sestdien gājienā, kura mērķis ir izaicināt un iebiedēt šo daudzveidīgo pilsētu un šo daudzveidīgo valsti. Tiem, kuri nezin, šis ir Kīrs Stārmers. Diemžēl, ja jums ir paveicies zināt, kas viņš ir, tad šis ir cilvēks, kurš vienpersoniski iznīcina apvienoto karalisti. Nu, ne gluži vienpersoniski. Viņam bija daudzi priekšteči, kuri spēja izdarīt tās pašas vienkāršās lietas, bet viņš iznīcina apvienoto karalisti. Un viņš ir nonācis pie secinājuma, ka tā vietā, lai atzītu savas kļūdas un vai nu atkāptos, vai mēģinātu tās mainīt un labot, viņš vienkārši apklusinās ikvienu, kurš uzdrīkstas pateikt. Kīrs Stārmers, man šķiet, kā ar jums ir dažas problēmas. Burtiski ik viens, kurš mēģina kaut ko pateikt, ieskaitot cilvēkus, kas ierodas no ārzemēm, lai atspoguļotu notikumus. Tiem, kuri nezināja, Rebel News, tas bija Avi Aminī, tas bija Ezra, tie bija atsevišķi cilvēki. Eva, tie ir aktīvisti, kuri uzskata, ka ir svarīgi iziet ielās un vienkārši intervēt cilvēkus, dalīties ar to, kas notiek. Varbūt sakot, ka viņi domā, ka remigrācija ir laba ideja, izvest cilvēkus, kas tur atrodas. Mazgadīgu meiteņu pavedināšana būtu kaut kas tāds, ko civilizēta sabiedrība nekad nepieļautu, tāpat kā veselīga civilizācija iesloga pedofīlus cietumā. Varbūt vajadzētu izraidīt cilvēkus, kuri ierodas, lai iznīcinātu jūsu valsti.
Tā kā viss tas sakrita, šis vīrietis nolēma, ka labākais veids, kā cīnīties pret Tomija Robinsona milzīgo protestu, kas notika, lai iebilstu pret viņa politiku, bija vienkārši pateikt cilvēkiem, ka viņi nevar nākt. Tā bija viņa atbilde. Nevis uzklausīt viņus un atzīt, ka varbūt viņiem ir taisnība, bet gan pateikt, nē, jums ir aizliegts piedalīties. Tāpēc šī leiboristu valdība bloķēs galēji labējo musinātāju ieceļošanu Lielbritānijā uz šo pasākumu. Uz vietas mans mērķis bija vienkāršs – dokumentēt masveida imigrācijas sekas un to, kā noteikti Londonas rajoni ir mainījušies. Dažos gadījumos līdz nepazīšanai. Tieši tāpat kā to, ko redzēja Francijā 2024. gada parlamenta vēlēšanu laikā. Ir skaidra getoizācija, un tas ir signāls, ka integrācija ir izgāzusies. Vienkārši atgādinājums visiem tiem cilvēkiem, kuri saka, bet es jūtu līdzjūtību, es neesmu rasiste un neticu, ka vajadzētu aizliegt veselu reliģiju. Runa nav par reliģijas aizliekšanu. Runa ir par tāda veidojuma, tādas politiskas kustības aizliekšanu, kas vispār neuzskata, ka tai būtu jāintegrējas sabiedrībā. Ja jūs vēlaties ierasties ar savu reliģiju un teikt, ļaujiet man ievērot savas reliģiskās tradīcijas, bet es arī vēlos iemācīties angļu valodu, es vēlos būt daļa no jūsu sabiedrības, jo uzskatu, ka tā ir lieliska un vēlos to uzlabot un veidot, tad tas ir brīnišķīgi. Nāciet ar savu reliģiju. Tomēr, ja jūs ierodaties un sakāt, man ir šīs reliģiskais uzskats, kas patiesībā ir politisks uzskats, tikai pasniegts kā reliģisks, lai liktu jums justies slikti, ja jūs kaut ko iebilstat pret to, ko es daru. Un mani vispār neinteresē integrēties sabiedrībā. Patiesībā ne tikai es nevēlos integrēties sabiedrībā, bet es arī labprātāk mainītu jūsu sabiedrību un padarītu jūs līdzīgākus man. Tad mums sāk rasties neliela problēma, mani draugi. Tikai pavisam maza niecīga problēmiņa. Jums tas ir jāpieņem. Vai mēs saprotamies? Kā tevi sauc? Mangali? Franču? Nē, bengāļu. Tikai bengāļu? Bengāļu. Ātrākais. Tagad es vēlos atgādināt visiem, kuri joprojām skatās šo video, ka tam atkal nav nekāda sakara ar ticības sistēmu, kas jums saka kaut ko līdzīgu. Tas notiek apvienotajā karalistē, tas notiek Francijā, tas notiek Spānijā, tas notiek Itālijā, tas notiek Vācijā, tas notiek gandrīz visur, izņemot Poliju. Tā ir milzīga problēma. Runa nav par to, ka kāds būtu rasists. Šeit runa ir par to, lai apturētu ieceļojošus cilvēkus, kuri būtībā saka, apturiet jebkāda veida integrāciju un drīzāk pievērsiet šos cilvēkus mūsu reliģijai. Kāpēc man nav problēma ar to, ka mēs, piemēram, skatāmies uz amišu sabiedrību, kas dzīvo kādā valstī, vai uz ebreju civilizāciju, kas varētu ļoti līdzināties šai? Viņi varētu izskatīties ļoti ebrejiski vai ļoti amišiski. Ja viņi nav ieinteresēti asimilēt citus cilvēkus savā pasaules uzskatā, un vēl svarīgāk, ja viņi ir ieinteresēti kādu asimilēt angļu kultūrā, dot savu ieguldījumu un būt daļai no tās, tad lieliski, lai viņiem ir visas reliģiskās brīvības pasaulē. Bet, ja jūs neplānojat asimilēt nekādā veidā, tad man tas ir problēma. Pirms turpinam ar šo video, kas ir pat tiešām aizraujošs un brīnišķīgs, īsīs vārds no mūsu sponsoriem. Saki, ka tu vēl joprojām nelieto kalcija uztura bagātinātājus, vai ne? Jo tu taču zini, ka tas visticamāk tev nepalīdz. Īpaši, ja tavā organismā nav pietiekami daudz kolagēna. Kolagēns tu jautāsi? Jā. Jā, arī es biju pārsteigta, jo arī es biju tavā situācijā un neapzinājos, ka pēc 30 gadu vecuma mūsu ķermenis sāk ražot ar vien mazāk kolagēna, apmēram 1 līdz 2% gadā. Un man gadiem ilgi ir bijušas problēmas ar locītavām. Un es izmēģināju visus uzturu bagātinātājus, līdz atradu Native Path ar zāli barotu lielopu kolagēnu. Un viss mainījās, jo tas ir īstais noslēpums, kā saglabāt mūsu ādu stingru, kaulus stiprus un locītavas darbīgas. Un tas nav pretīgs, jo tas pilnībā izšķīst ūdenī vai kafijā. Un tūkstošiem lietotāju ir aprakstījuši tieši tādu pašu pieredzi kā man. Labāka āda, labāks miegs, mazāk sāpju. Tāpēc uzlabo savu dzīvi un atbalsti šo raidījumu, jo es ceru, ka Native Path kļūs par mūsu sponsoriem ar mūsu īpašo komplekta piedāvājumu un bezmaksas piegādi. Tāpēc dodies uz getnativepath.com/meira. Tas ir getnativepath.com/meira. Izmēģini to bez riska ar 365 dienu naudas atgriešanas garantiju. Sponsori padara šo kanālu iespējamu. Un mēs esam ļoti pateicīgas visiem jums, kuri skatījāties. Un tagad ātri atgriezīsimies pie visa, kas notiek šajā trakajā sērijā.
Un uz Vaičapeli kopā ar Stevenu Thompsonu, Visegrāda 24 dibinātāju un Kēmu Higbiju, neatkarīgi žurnālisti no Amerikas Savienotajām valstīm. Austrum Londona bija tipiska baltās strādnieku šķiras apkaime. To var redzēt arhitektūrā. Šobrīd mēs atrodamies Londonas centrā. Jūs varat redzēt daudz iespaidīgāku, daudz labāku arhitektūru, daudz augstākas īres mājas. Nekas no tā nav Austrum Londonā. Austrum Londona ir pilna ar strādnieku šķiras mājokļiem. Un tad 19. gadsimta beigās un 20. gadsimta sākumā notika centrālās un Austrum Eiropas ebreju pieplūdums. Un tad, sākot ar 50. gadiem, tā kļuva par vienu no multikulturālākajiem un daudzveidīgākajiem Londonas rajoniem. Īpaši bengāļi. Bengāļi ir lielākā mazākuma tautība. Man šķiet, ka saskaņā ar pēdējo tautas skaitīšanu viņi veido apmēram 30 ar kaut ko procentus no iedzīvotājiem. Bengāļi pārsvarā ir musulmaņi. Mošejas ir gandrīz uz katra stūra. Un tad, protams, ir arī tuvums milzīgai bagātībai, jo tepat blakus ir Londonas Cityja un Canary Wharf. Tātad no vienas puses ir šāda pašuzspiesta getoizācija, kurā ir arvien dominējošāka musulmaņu klātbūtne, arvien vairāk islamizēta teritorija un rajons, kas atspoguļojas arī pilsētas domē. Tur nav neviena balto angļu cilvēka. Tas ir traki. Neviens baltais cilvēks. Neviens. Prieks par šo sievieti. Viņas mati nav aizsegti. Cik reti. Kurš pašlaik ir deputāts no Tower Hamletses. Nesen atkārtot ievēlētais lordmērs iepriekš tika notiesāts par korupciju, un viņam tika aizliegts kandidēt uz 10 gadiem. Šis aizliegums ir beidzies, un viņš tikko tika atkārtot ievēlēts par lordmēru. Viņš ir arī bengālis. Lielākā daļa vietējo deputātu ir bengāļi, bet ir tā lielā ironija, ka skatoties apkārt, tu vari redzēt walkie-talkie ēku, tu vari redzēt Gherkin, tu vari redzēt visus šos debesu skrāpjus. Tātad pastāv šī dihotomija starp galēju nabadzību un getoizāciju lielā daļā un plašā Vaičapeles teritorijā. Līdz tādam līmenim, ka Vaičapeles stacijas nosaukums ir angļu valodā, bet tieši blakus tam tas ir bengāļu valodā. Interesants fakts. Es kādreiz domāju, ka tā ir arābu valoda. Kopš tā laika esmu sevi diezgan daudz izglītojusi. Draugi, šeit ir interesantā lieta, ko jums vajadzētu pamanīt par šo. Redziet, viņi nemēģina ienākt šajā vietā, vai ne? Tas nav tas, uz kurieni viņi dodās. Viņi dodās uz apkārtējām teritorijām, lai augtu un paplašinātos un ieņemtu arvien vairāk teritorijas. Un man personīgi nebūtu nekādu iebildumu, ja bengāļi dzīvotu kādā noteiktā rajonā. Jautājums ir, vai viņi vispār cenšas integrēties apvienotajā karalistē? Vai viņi vispār cenšas kļūt par apvienotās karalistes pilsoņiem un pilnvērtīgiem sabiedrības locekļiem? Vai arī viņi cenšas darīt kaut ko citu? Kad paskatāties pāri ielai, kad paskatāties leju pa ielu, jūs varat redzēt šos milzīgos debesu skrāpjus un visu Londonas milzīgo finanšu bagātību. Labi, puiši, mēs esam šeit Pakistānas apvienotajā karalistē. Ja kaut kas ir kolonizācija, tad tas ir šis. Jūs varat nākt, paņemt savus uzkodas no grīdas, ja vēlaties. Mums šeit ir daudz skaistu pakistāniešu audumu. Mums ir bērnu rotaļlietas. Mēs devāmies uz Tower Hamlets, un es domāju, tas bija kā trešā pasaule, tirgi ceļa vidū. Jums būtu skaistas vecas angļu ēkas kā šī, un tieši priekšā tām izskatās kā izgāstuve. Bet tas ir kā tirgus, un viņi pārdod viltotas Louis Vuitton somas un pārdod Gucci somas. Tātad pašlaik apvienotā karaliste joprojām, protams, ir valsts, kurā vairākums ir baltie. Daži dati liecina, ka līdz 2065. gadam baltie briti būs mazākumā. Bet, ja paskatās uz mileniāļiem, Z paudzi, alfa paudzi, tad redzams, ka šajā piramīdā baltie briti veido arvien mazāku daļu no mileniāļiem, vēl mazāku daļu no Z paudzes un vēl mazāku daļu no alfa paudzes nekā iepriekšējās paudzēs. Tātad pēc iepriekšējā teikuma mēs varētu būt 82%. Apvienotā karaliste šobrīd varētu būt 82% balto britu. Tas neatiecas uz alfa paudzi, kas noteikti nav 82% balto britu. Tas mainās ātri. To var redzēt Birmingemā, tādās vietās kā Bradford, tādās vietās kā Lutonas pilsēta. Aptuveni 11 pilsētas un pilsētiņas apvienotajā karalistē šobrīd ir ar baltajiem britiem mazākumā, un galvaspilsētā Londonā šobrīd tikai trešdaļa ir baltie briti. Un tai kļūstot arvien mazāk angliskai, angļi pārceļās prom, ir tā saucamā balto aizplūšana. Atcerieties, mums nav problēma ar to, ka daudz cilvēku ierodas valstī un ienes tajā multikulturālismu, lai gan mēs īpaši nedomājam, ka tas darbojas. Amerika tika izveidota no imigrantiem, dažādu rasu un no visdažādākajām vietām. Un tas bija lieliski, jo viņiem visiem bija līdzīga pārliecība, ticība brīvībai, Amerikas vērtībām, un viņi integrējās uz šī pamata. Šeit ir kaut kas cits. Šeit nav runa par to, ka kāds vēlētos, lai Anglija būtu pārsvarā balta. Patiesībā nevienam tas īpaši nerūp. Runa ir par to, ka cilvēki, kuriem ir britu vērtības, bieži vien ir balti, jo viņi ir īstie angļi. Viņi ir tie, kuru visa kultūra un tradīcijas tiek apslāpētas ar šo jauno lietu, kas ienāk un saka, uz redzēšanos mums jūs īsti nerūpat. Mēs esam šeit, lai burtiski kolonizētu.
ienākt, kolonizēt šo vietu un pārvērst to par mūsu vietu. Ļoti, ļoti atšķirīgi. Kad tu ierodies valstī un tici tās vērtībām, tad tas, ka tu atnesi līdzi atšķirīgu kultūru, ir skaisti. Apvieno šīs divas lietas, saliec tās kopā un tu radi kaut ko līdzīgu amerikāņu sapnim. Bet, ja tu ierodies bez jebkādas intereses integrēties kultūrā, tad tas, ko tu dari, ir kolonizēšana. Un tas tikai pātrināsies, ja vien netiks darīts kas, lai to apturētu un mainītu pretējā virzienā. Un acīm redzot, lielākā problēma visā šajā ir tā, ka visagresīvākie cilvēki noteikti ir tie, kas nāk no musulmaņu vides, kuri ne tikai getoizē rajonus. Viņiem ir politika, nerakstīta politika, bet tomēr politika par islamizāciju, par to, lai rajoni kļūtu par vietām, kurās neviens, kas nav musulmanis vai nepiedara islāmam, nav gaidīts. Un patiesībā, ja kāds atnāk ar kameru un mēģina ar viņiem runāt, viņus aktīvi padzen. Šodien tas gluži nenotika. Patiesībā es domāju, ka mums ļoti paveicās. Es domāju, ka tas varēja izvērsties citādi. Tas varēja izvērsties šādi. Tu tiki galā. Tu neieredzi YouTube reklāmas. Tātad, ko viņš domā ar to, ka tas varēja izvērsties šādi? Mēs to tūlīt uzzināsim. Tātad mēs filmējām East London Mosque, kas ir viena no lielākajām un vecākajām mošejām Londonā, viena no retajām apvienotajā karalistē, kur atļauts saukt azānu. 5 reizes dienā imāms kāps turnī. Vai arī nevienmēr kāps turnī, bet izmantos mikrofonu, un turnī būs skaļruņi, un viņš aicinās uz lūgšanu. Es tiešām esmu ieinteresēta, jo mēs esam pieraduši pie tā, ka islamisti veic šo skaļo aicinājumu uz lūgšanu, kas visiem traucē. Ko viņi darīja pirms skaļruņa parādīšanās? Vai tā ir jauna lieta, vai tas ir daļa no tās jaunās pieejas? Piemēram, ienāksim mūsu pilsētā un kaut kā pierādīsim savu pārākumu šeit. Vai arī tā ir lieta, kas nekad iepriekš nav pastāvējusi? Vai arī tā vienmēr ir pastāvējusi? Viņiem bija kāds veids, kā radīt skaļruņus. Vai kādam ir kādas idejas? Paziņojiet man komentāros. Mēs bijām tur uz pusdienlaiku lūgšanām un filmējām tos, kas palika ārpus mošejas. Mošeja nav pietiekami liela, lai uzņemtu visu musulmaņu kopienu, tāpēc daudzi musulmaņi lūdzās ārpusē, un mēs filmējām ar manu operatoru. Un kamēr mēs filmējām, piebrauc automašīna, apstājas uz gājēju pārējas, un vīrietis automašīnā saka: es tevi atpazīstu, tu esi Visegrāda 24, tu esi genocīda attaisnotājs, tu esi dzīvnieks. Un es pieeju viņam un saku, es labprāt uzsāktu diskusiju, mēs labprāt ar jums parunātu. Es ar prieku jums pajautātu, kā ir būt musulmanim Londonā, par multikulturālismu, par dzīvi Tower Hamletsā. Šis vīrietis turpināja man aizvainot, un kamēr viņš man aizvainoja, bet es stāvēju tur diezgan mierīgi, cenšoties ar viņu iesaistīties mierīgā sarunā, no austrumu Londonas mošejas sāk iziet draudze. Viņi pamanīja troksni, un liela musulmaņu grupa pieskrēja klāt. Starp alžīriešiem bija arī jaunais puisis, kurš kliedza dažus no vissliktākajiem apvainojumiem. Es tikai gribu pateikt, ka kamēr mēs to klausamies, man tas šķiet ļoti interesanti. Pieskrēja klāt. Pašaprūpe tagad kļuvusi vēl svaigāka, vai ne? Ironija. Man šķiet, ka šī ir Anglija. Skaties, mēs joprojām veidojam zīmolu parastiem cilvēkiem, un tad viņi to nepērk. Daži alžīrieši, jaunais zēns, kurš kliedz dažus no sliktākajiem lamu vārdiem, tostarp tad, kad viņš uzzināja, ka Visegrāda 24 ir plaši pazīstams kā pret Hamas vērsts mēdījis, noteikti, un kopumā atbalsta Izraēlas lietu, simpatizē Izraēlai. Viņš sāka kliegt lamu vārdus par to, ka vēlas nogalināt Izraēlas valdības locekļus, un par to, ka vēlas nocirst ebrejiem galvas viena pēc otra. Mums tiešām jāuzdod sev jautājums, kāpēc viņi ir tik apsēsti ar pretošanos Izraēlai? Kas tajā ir tāds? Godīgi sakot, mēs par to esam diezgan plaši runājuši. Viņš bija no Alžīrijas. Es pats kādu laiku esmu pavadījis Alžīrijā. Kāpēc alžīrietim vispār būtu jāuztraucas? Kāpēc tieši tas viņu saniknotu? Kā es viņam stāstīju par sevi, pirms mūsu saruna kļuva naidīga. Viņš pat paspieda man roku un sāk iesaistīties, līdz izdzirdēja vārdu Izraēla, un tad viņš vienkārši uzsprāga. Vai tu esi no Nigērijas? Jā, lūdzu, ko tu grasies teikt? Viņš ir tepat. Nē, šis puisis kliedz. Tas nav raksturīgi visiem. Ko tu ar to domā? Es tam nepiekrītu. Tomijs Robinsons, viņš ir pret visu to. Es nezinu, ja es pieķeršu Tomiju Robinsonu, jā, tu zini, ja es tev pieķeršu Tomu Robinsonu. Es tev izreikināšu, jā? Bet pagaidi. Ja es pieķeršu Tomiju Robinsonu, jā? Nē, ja es pieķeršu Tomiju Robinsonu, es viņu izreikināšu, jā? Tas ir viss, ko es saku. Islāms cieņa islāms. Cieniet visus, cieniet katru ādas krāsu. Islāms ir perfekts, nevis mēs. Cieņa. Vai jūs vēlētos, lai apvienotā karaliste kļūtu par musulmaņu valsti? Tā nav musulmaņu valsts. Apvienotā karaliste nav musulmaņu valsts. Mēs neesam šeit, lai pārņemtu varu. Mēs esam šeit, lai izplatītu mūsu skaisto reliģiju, izplatītu mieru un izplatītu mīlestību. Tas arī viss, mans brāl. Tas arī viss. Tiešām, tu esi šeit tikai, lai izplatītu mieru un mīlestību, sakot, lai dzīvo Tomijs Robinsons. Šķiet diezgan interesants veids, kā izplatīt mieru un mīlestību, vai ne? Vai tu vēlētos, lai visi būtu musulmaņi? Vai es vēlētos, lai visi būtu musulmaņi?
Nē, atbildi ir nē, mēs to nevēlamies. Mēs vēlamies, lai tā būtu kristīga valsts. Tiešām? Jā. Vai tu gribētu, vai tu būtu gatavs runāt ar mums, kā mēs priekšā? Es to novērtēju. Kura valsts daļa? Tā ir kristīga valsts. Kura šīs valsts daļa ir tāda? Kristīga, tā ir kristīga valsts. Kura šīs valsts daļa ir kristīga? Tu man jautā, kāpēc es domāju, ka tā ir kristīga valsts? Kāpēc tā ir kristīga? Valsts? Kāpēc apvienotā karaliste ir kristīga valsts? Sāksim ar monarhiju, vai ne? Monarhija, kuru svaidīs, ziniet, Dievs. Protams, pēc kristiešu domām. Tādā nozīmē, vai angļi ir kristieši? Vai tas ir jautājums, ko tu uzdod? Es apgalvoju, tātad mana nostāja būtu, es apbrīnoju musulmaņus par... Nē, tu to nedari. Protams, ka dari. Es tev esmu sagādājis kanālu. Vai tu ļausi man runāt? Es neļaušu tev runāt. Es neļaušu tev runāt. Kāds ir tavs kanāls? Viceprezidents. Tu droši vien vari nomest kurpi. Kas tas ir vice kas? Man jāatbrīvo Palestīna. Parād man. 1, 2... Brīva Palestīna. Brīva Palestīna. Kamēr mēs filmējām dokumentālo filmu, Stefans Tomsons, Visegrāda 24 dibinātājs, filmēja mošeju, kamēr viņi lūdza, un viņi viņu ielēns. Viņi visi iznāca no savas piektdienas lūkšanas, un simtiem cilvēku viņu ielēns. Viņi kliedza rupjības, rādīja Hitlera sveicienus un kliedza: mēs nocirtīsim ebrejiem galvas vienu pēc otra. Kas pie velna? Hei, sasodīt, pieslēdz mani. Atgādinājums, ka Stefans nav ebrejs. Viņam vienkārši ir smadzenes. Tāpēc viņš saprot atšķirību starp cilvēku ar zemu IQ, kurš atbalsta Palestīnu, un tādu, kurš spēj domāt un atbalsta Izrēlu. Pie savu čaļu! Kas ar tev nav kārtībā? Tavs čals tev neredz, vecīt! Pie velna Izrēlu! Brīvu Palestīnu, mēs iznīcināsim Zagli! Es mēģinu iedomāties, vai jūs varat iztēloties, ja šim vīrietim būtu bijusi saskarsme, piemēram, ar Bibi Netanjahu apsardzes vīriem, jūs zinat viņa drošības cilvēkiem, vai viņš būtu tāds? Slava Izrēlai! Lielais zilais! Es vai nu esmu kļuvis par to un par apvienotajiem? Man ir sajūta, tāda klusa aizdoma, ka tā nebūtu. Paskatīsimies, kas notiks tālāk. Atgādinājums visiem, ka nē, šī nav Katara vai Alžīrija. Tas notiek apvienotajā karalistē, un drīz tas nonāks arī Amerikā. Slava Palestīnai, Palestīna nebūs mīļa. Cilvēks tiks nocirsts pa vienam. Tu netīrais Jēzu. Mums ir Palestīna. Vai jūs to zinājāt, puiši? Tas ir ebrejs, iespējams, šis čalis. Interesants fakts. Es domāju, Hitlera sveiciens. Brīnišķīgi. Eleganti, zimi eleganti. Vīrietis, kuru redzējāt kliedzam par ebreju galvu nociršanu un rādot nacistu sveicienu, ir Mohameds Hašits, 18 gadus vecs. Viņu vēlāk arestēja un apsūdzēja par rasistiski motivētu uzmākšanos, pēc tam atbrīvoja pret drošības naudu līdz tiesai, kas paredzēta 16. jūnijā. Mēģināsim uzminēt, kas notiks tiesā. Visticamāk, tiesā tiks teikts kaut kas apmēram šāds. Patiesībā tas nebija rasu naida izraisīts incidents. Pie vainas bija Visegrad 24, kas iegāja Nezinu, ko jūs redzējāt, bet es redzēju, ka Stefans bija ļoti pieklājīgs, jauks. Pieklājīgs, interesants un ieinteresēts sarunā. Interesanti, viņš neko neteica par Izrēlu vai ebrejiem, pilnīgi neko. Viņam jautāja, vai viņš uzskata, ka apvienotā karaliste ir kristīga valsts, un viņš teica, ka cienot musulmaņus, un lūk, kas notika. Tagad man jums jāvaicā, mani draugi, kurš no viņiem izskatās gudrāks? Kurš no šiem cilvēkiem izskatās tā, it kā viņš patiešām zinātu, par ko runā? Kurš no šiem cilvēkiem izskatās pēc tāda, kuru jūs vēlētos redzēt savā sabiedrībā, un kurš ne? Ja atbilde ir tāda, ka jūs nevēlaties jaunus vīriešus, kuri izskatās tā, runā tā un uzvedas tā, tad labi. Ja jūs domājat to čirkaino, kurš rāda nacistu sveicienu, tad lieliski, jums ir jāaizstāv Amerika. Un ja jūs domājat to blondīgo, labi runājošo Lielbritānijas vīrieti, tad jums vajadzētu palikt Amerikā, jo šāda veida cilvēki drīz pazudīs no zemes virsmas, ja mēs necīnīsimies pret islamistiem. Paldies par jūsu uzmanību šim jautājumam!